Bet vajadzēja vairāk. Nē, bet runāt par to, ka ASV ir šajā vienotā laivā. Nē, ASV peld ar citu laivu, skatās no malas, kas ir drīzāk ir motorlaiva, kamēr mēs airējamies. Mēs joprojām esam vienā lielā laivā, un mēs joprojām spējam kopā sasniegt, izdarīt svarīgas, pareizas lietas NATO ietvaros. Viens no svarīgiem piemēriem vēl pirms pāris gadiem tikai Baltijas valsts un Polija bija tās NATO dalībvalstis, kas tā skaidri iestājās par to, ejam uz normāliem tēriņiem un 5% aizsardzībai. Tagad kopā īstenībā arī prezidenta Trumpa administrāciju šādi nostāja ir praktiski visām Eiropas NATO dalībvalstīm un arī ASV. Tas, ka nepiedalās vai mazāk piedalās, kā mēs gribējām, vienā vai otrā iniciatīvā, tas īstenībā ir diezgan normāli, bet šī ir Eiropas atbilde uz to, ka mēs iepriekš varbūt darījām pa maz. Un tagad mēs beidzot speram tos soļus, lai darītu to pietiekami. Ļaujiet Iegermaņa kungam vēl iebilst un tulīt. Nē, tā problēma Trumps un Putins no pirmās dienas, kopš pagājušā gada janvāra, faktiski viņi runā par veidiem, kā piespiest Ukrainai izbeigt karu. Faktiski, kā palīdzēt Ukrainai padoties. Un Eiropa, slava un paldies Eiropai, un mēs esam daļa no tās, visu laiku mēģina to Trumpu piedabūt pie risinājumiem, kas ir Ukrainai labvēlīgi. Bet Trumps nevēlas Ukrainai nekādu labvēlīgu risinājumu piedāvāt. Un sēžās citās laivās. Tā NATO laiva jau ir tāda, ka mēs cenšamies viņu noturēt. Tā pilnīgi atklāti runājot ir ūdens. Un smeļam to ūdeni ārā, bet tas ūdens tur smeļas iekšā, tēlēni sakot.